Paldies, ka noskaties manu webināru, un es saprotu to, ka tu nopietni esi apsvērs iegādāties manu trading stratēģiju kursu. Un tas ir tikai apsveicami, jo es esmu pārliecināts, ka tas ir faktiski vislabākais pamats priekš tavas trading stratēģijas un tavas trading karjeras, ko tu vari dabūt Latvijā, un faktiski ne tikai Latvijā. Tāpēc, ka ko tu šeit redzēsi? Kā jūs teicu, mums ir vairāki moduļi. Pirmkārt un galvenokārt mēs paskatīsimies uz to, kāda ir trading pamati, kas vispār vajadzīgs pirms tu sāc pirmo trēdu un atver kaut kādu darījumu un domā par jebkādu naudu finanšu tirgos. Tev vajag pamatīgu izpratni par to, kas tu esi, kāda ir tava mērķi, kādas tavas iespējas un viss pārējais, pirms tu kaut ko sāc darīt. Kritiski svarīgi. Neviens cits trēders jums to neizstāstīs. Otkārt, mums ir moduls, kurā ir gatavs trading stratēģijas, kurus tu vari piemērot kriptovalūtās, zeltā, akcijās, izēvielās, obligācijās un visos citos vadošajos finanšu tirgos. Tās var būt gan ilgtermiņa stratēģijas, kuros tu trēdus var turēt 6 mēnešus, gan īstermiņa stratēģijas, kuros tu trēdus var turēt pāris dienas. Tur ir viss darījuma atvēršanas kritērija, kurus tirgus izvēlēties, cik daudz riskēt pie katra darījuma, dažādi varianti, kā to darīt. Darījuma aizvēršanas stratēģijas, veids, kā diversificēt savu stratēģiju starp dažādiem tirgiem, tā, lai jūs vienmēr pelnat vienalga, vai akciju cenas kāpja, vai akciju cenas krīt, vai tur ir kaut kāds karš tuvajos austrumos, vai kriptovalūtas kāpja vai krīt, vai kaut kas tur notiek ar zelta inflāciju un centrālajām bankām. Jūs esat daudz tirgos, jums vienmēr ir iespējas pelnīt. Šīs stratēģijas būs tās, kas pelnīs cauri tirgiem dienu un nakti, nedēļu un mēnešu no vietas. Vai tas ir 2020. gads, kad bija Covid, 22. gads, kad Krievija iebruka Ukrainā, vai tagad, kad ir Irānas karš un visas Trumpa nestabilitātes. Vienmēr ir kāpumi, vienmēr ir kritumi. Tirgojot visus vadošos tirgus, tev vienmēr ir iespēja nopelnīt. Šī stratēģija to izdarīs. Un tieši to, cik daudz un cik precīzi, to redzēs nākošajā modulī par riska kontroli un riska menedžmentu. Tas ir tas, ko neviens jums nestāst, bet īstenībā ir īstais panākumu. Vai arī traderu zaudējumu atslēga jeb avots, tieši riska kontroli. Un šeit ir detalizēts specifisks kurs, kas izstāstīs, kā pareizi noteikt risku, kā pareizi noteikt stratēģiju ienesīgumu, kā pareizi saprast to, cik konkrētā darījumā jums jāriskē un ko jūs varat vai nevarat darīt. To jūs visi redzēsiet 4. modulī. Tāpat nākošie moduļi ir par trading psiholoģiju un praktiskām lietām par tradingu. Parunāsim tagad par praktiskām lietām par tradingu. Jums jāsaprot, kā strādāt no Latvijas, vai jums to darīt caur uzņēmumu vai caur privātpersonu, jo dažādiem kontiem var būt dažādi nodokļi un regulācijas. Un nevar vienkārši izņemt naudu, tradot un domāt, ka neviens to neieraudzīs. Tā nav. Tam visam jābūt sakārtotam un regulētam un praktiskais gids par nodokļiem un tām visām regulatoriem īpatnībām, kas ir Latvijā, jums šeit noderēs. Tāpat ir jāsaprot, kāda ir bīstama piedāvājuma, kāda ir krāpnieki, lai arī neuzķertos uz to, jo jums var būt laba stratēģija, bet ja jūs iedosiet naudu krāpniekam, jūs nekad viņu nedabūsiet atpakaļ. Tāpat ir vajadzīgs saprast to, kāds ir labākais brokeru gids. Mums tas ir. Mēs to redzēsim brokeru gidu gan trading brokeriem, gan kriptobiržām, gan ilgtermiņa ieguldīšanas brokeriem, kur jums palīdzēs ieguldīt dažādos ieguldījumu fondos. Jo tas arī var būt noderīgi. Ja jūs tradojat, jums daļa naudas var būt pasīvās ieguldīšanas stratēģijas, daļa naudas var būt trading brokeros, un katram ir vajadzīgs savs brokers. Tāpat apstīsimies papildus iespējas ar trading, kā var nopelnīt, kā parādīt savu ienesīgumu citiem, kā parādīt to, ka jūs esat labs un piesaistīt jaunus investors un līdzīgas lietas. Tā kā tas viss ir praktiskajā gidā, lai jūs saprastu praktiski, kā to visu darīt, plānot, un tradings vienkārši no tādas foršas termināļa, kur ir forši visi cipari, bet nav reālā dzīve, aiziet uz reālo dzīvi ar praktiskajām īpatnībām par reālu kontu atvēršanu, reālu nodokļu plānošanu un papildus peļņas iespējām. Arī lielākā daļa par to aizmirst, bet īstenībā ir tas reālais ceļš uz naudu. Un trading psiholoģijas modelis, es domāju, šeit komentāri liek, jo trading psiholoģijas modelis ir tas, ko neviens traders vispār nestāsta, bet tas īstenībā varbūt ir tikpat svarīgi vai pat svarīgāk par riska kontroli, jo tava disciplīna, tavas bailes, tava alkatība, tavs slinkums, tava apsēstība ar finanšu tirgiem būs tā, kas bieži vien noteiks, vai tu būsi bagāts vai nebūsi. Jo, ja tu kaut vai mazliet esi treidojis, tu zini to, ka ir milzīga starpība starp to, ka ir stratēģija uz papīra un ir stratēģija, ko tu praktiski izpildi. Un tā stratēģija, ko tu praktiski izpildi, bieži vien tiek izpildīts slikti. Nevis tāpēc, ka tu esi dumšs vai kaut ko nesaprot, bet tāpēc, ka tev nav disciplīnas, vai arī tu esi bijis pārāk alkatīgs vai pārāk nobijies, un esi vienkārši veicis nepareizo treidu nepareizajā laikā. Un tā viss ir trading psiholoģijas problēma. Un šajā pamatīgajā modelī mēs apskatīsim visus tos iemeslus, kāpēc mēs esam neracionāli un kā kļūt racionāliem, un ko par šo visu saka mūsu pasaules gudrākie prāti, kas ir veltījuši savu laiku un enerģiju, lai pētītu tieši tradingu un ieguldīšanas psiholoģiju un visas tās nianses, kāpēc mēs
bieži vien neesam veiksmīgi traderi, bet kā mums būt pie tiem veiksmīgiem. Es domāju, ka šī sadaļa viena ir vairākus tūkstošus eiro vērta un faktiski tu viņu dabū bonusā. Un tāpat bonusā mēs pastīsimies tādas lietas kā copy trading, tādas lietas kā prop firmas, kā uz to var pelnīt, kā uz to nevar pelnīt, kā to labāk darīt, kāda ir zemūdens akmeņi un kā to visu saprast, ja tev tas tiešām interesē. Un vēl viens kritiski svarīgs bonus, protams, tev ir papildus rīki, kas ir trading žurnāls, tas, kā darboties ar TradingView un faktiski bezmaksas rīks, kā strādāt ar mākslīgo intelektu un kā to izmantot priekš tradinga. Tas viss ir papildus, tas viss nāk bonusā un tu redzēsi un sapratīsi to, kā visu ar to rīkoties un kā mūsdienu rīki tā tiešām var palīdzēt un kur viņi ir pilnīgi bezjēdzīgi. Jo tu droši vien arī esi dzirdējis bezjēdzīgi daudz un stulbu reklāmu, kas saka, ka AI kaut kāds brīnums tradingā. Nu, nav viņš nekāds brīnums, bet viņš ir izcils palīgs, ja tu ar to māki rīkoties. Bet trading žurnāls tev ir vajadzīgs kā jebkuram citam traderim. Un šeit trading žurnāls būs tev pavēlt. Detalizēts Excel rīks, kurā tu varēsi likt iekšā visu savus trade analītiku, saprast, kāpēc tu atvēri aizvēri darījumus un visu to, kas ir, ko vispār jebkurš traderis ignorē, un tāpēc arī viņš zaudē naudu. Tāpēc trading žurnāls ir viena iemesls, kāpēc tev šis kurs būtībā ir jānopērk, jo lielākā daļa arī, kā parasti, runā par to, kā forši atvērt vieglos darījumus, bet par svarīgo lietu - riska menedžmentu, trading psiholoģiju un trading journal aizmirst. Bet šeit tas viss ir iekšā. Un atceries, tāpat šeit visam klāt ir mans atbalsts, ja tu nesapratīsi to, kā orientēties šajās stratēģijās, ja tu nesapratīsi, kā atrast pareizus brokerus un līdzīgas lietas, mēs tev palīdzēsim. Ir komandas atbalsts, raksti mums caur sociālajiem tīkliem, raksti mums e-pastā, būsim klāt, visu palīdzēsim, visu izskaidrosim, kā visu izdarīt, kā visu uzsatapot un kā visu to redzēt. Un pats redzi piemēros mazliet zemāk, ka tas strādā. Mums ir atvērts faktiski sadarbība ar vairākiem brokeriem un vairākiem kontiem caur TradingView, kur mēs savas stratēģijas jau esam palaiduši publiski. Un šeit zemāk tu redzi viņu visu ienesīgumu rezultātus un kā viņi strādā. Tāpēc, vai tas pelna naudu, par to nav jautājums. Tas reāli pelna naudu un tu to vari atpelnīt īstenībā savu kursu maksu diezgan vienkārši. Un tu redzi to, ka šīs stratēģijas vēsturiski ir pelnījušas visos galvenajos tirgu ciklos. Jautājums, cik daudz, tas ir pilnībā atkarīgs no tā, cik tu gribi pelnīt un cik tu esi daudz gatavs riskēt. Bet viens labs trades faktiski var atpelnīt visu šo kursu maksu. Un atceries, ja tu vienkārši nevari viņu izpildīt, nu vai tad es domā, ka es esmu galīgākās stulbības sastāstījis. Ir vienmēr bezmaksas garantija, kas nozīmē to, ka, ja tev kaut kas nepatīk un to objektīvi iemeslu dēļ nevar to pildīt, uzraksti mums, mēs tev atgriezīsim naudu un tad jau vienosimies, kā mēs varbūt varam strādāt nākotnē. Tāpēc te ir gatavs trading stratēģijas, te ir perfekts riska menedžmenta kurs, perfekts trading psiholoģijas kurs, praktisks kurs, kas izstāsta visu par Latvijas trading niansēm, brokeri, komisijas, nodokļu plānošanas, praktiskās lietas, kā to visu sākt darīt, kā izvairīties no krāpniekiem, visas lietas, kas ir vajadzīgas praksē, ko daudz cilvēku ignorē. Plus visi papildus rīki, copy tradings, prop tradings, AI un tradings, trading žurnāls, trading analītika, viss šeit ir iekļauts. Viss, kas tev faktiski jāizdara, ir jāpievienojas man. Apsties uz linkiem, kur to var izdarīt, kā to var izdarīt, savērtā veidā, vienkārši pievienojies, pēc pāris minūtēm tu būsi jau, pēc pāris minūtes pēc maksājuma tu jau būsi savienots ar mūsu sistēmu, varēsi jau mums pataisno rakstīt, un viss jau būs tā, kā tu principā esi to tagad redzējis. Un ja kas to šaubies, pasties uz mūsu atsauksmēm, uzrakstiem cilvēkiem, ja tu viņus pazīst, papras, ko viņi par to domā, es domāju, tu redzēsi to, ka viņas visas ir tikai pozitīvas, tāpēc, ka citādāk tas nevar būt, tāpēc labi. Gaidīsim tev mūsu programmā. Tiekamies jau mazliet vēlāk.